Sveiki! Mani sauc Marta Kristīna Matīsa. Es eju Priču brīvzemnieku pamatskolas 7. klasē. Folkloras kopā Sprukst eju jau 7. gadu. Man tur ļoti patīk, jo mums vienmēr ir jautri un nekad nebūs garlaicīgi. Šodien es jums izstāstīšu kādu stāstu par to, kā kā bija jāvelk vienai aitai vilni vienā brīdī. Saimnieks pūlējies, strādājis savā mājā, taču nekas nav gājis uz priekšu. Vienu vakaru, bēdīgi domādams, varbūt vēlnam atdoties, lai tas palīdzētu. Vēlns šo sadzirdējis un uzreiz ir klāt. Es būšu pie tevis par kalpu, bez algas un pārtikas. Darīšu jebkādus darbus, kādus vien man liksi. Bet, kad tev beigsies darbi, es paņemšu tavu dvēseli. Ja uzdosi man tādu darbu, ko es nevaru izpildīt, būsi no līguma vaļā un es iešu prom. Saimnieks kārtīgi pārdomā. No darba jau cilvēkam nekad nav trūcis. Tagad var tikai tādu dikti grūti izdomāt, lai viegli no vēlna tikt vaļā. Saimnieks piekritis un vēlns jau prasa darbu. Viņš lika apart visus tīrumus. Nākamajā rītā mostas visi lauki uzarti. Tad licis mežā kokus nocirst. Nākamajā rītā atkal mostas, visi koki nocirsti, sazāģēti, pārvesti mājās un malka savesta ielās. Tad licis purvā grāvjus rakt. Nākamajā rītā mostas, visi grāvi ir izrakti. Sācis baidīties. Kas ta būs? Vai te darbi beigsies? Uz sava dvēseli jāatdod. Un uzdeva uzdevumu. Man kūtī ir viena aita ar sprogainu vilni. Nocēp to un izstiep vilnu taisu. Aita gandrīz jau pavisam nocieta, taču vilnu stiepšana vispār nepadodas. Vēlns velk cauri zobiem, cauri lūpām, taču kā atlaiž vaļā, viss atkal vienās sprogās. Vēlns nospļaujas un aizbēg, taču saimnieks bijis no vēlna un līguma vaļā. Ja saimniekam gandrīz dvēseli atdeva, tad anekdotes varonim gāja diezko sliktāk. Palūdzu meitai padot veco telefonu numuru grāmatu. Viņa nosauca mani par dinozauru un iedeva savu iPhone. Vārdu sakot, zirneklis beigts, iPhone sasists, meita sarkana no dusmām. Izstāstīšu arī vienu stāstu, kas notika ar mani draudzeni pagājušā gada martā. Mēs nolēmām atpūsties no attālinātajām mācībām, iziet ārā, kaut ko paspēlēties, aizbraucam uz centru, nopērkam padzerties, sēžam laukumiņā, runājam, pļāpājam, smeģamies, un tad man ienāk prātā doma. Aizbrauksim uz Krišjāna Barona laukumiņu, to lielo, pretī skolēnu pilī. Labi, viņa piekrīt, aizbraucam ar 11. vai 1. tramvaju, īsti neatceros. Tur satiekam mūsu klases biedru. Viņam bija skrējritenis un ķivere. Sākumā noliekam malā visas mantas, paskraidām pa laukumiņu, paspēlējam ķerenes, sasaldētos. Tad saprotam, mums taču ir ķivere un skrējritenis, kāpēc lai nepabraukātos? Aizejam uz mazo tādu trasīti, sākam braukāties. Pēc kāda laika mums bišķiņ apnīk. Blakus jau ir lielā trasa, esam jau braukājuši, varam iet uz lielo. Neviens jau, protams, negrib iet pirmais, bet mana draudzene, drosmīga meitene, nolēma pirmā braukt. Viņa visu sakārto, uzkāp skrējteni, ķivere ir salikta, nekas nekrīt nost. Viņa sāk braukt. Nobrauc vienu kalnu, nobrauc otru un apstājas un krīt uz muguras lejā. Es sāku stresot, nesaprotu, ko man darīt. Mēs abi pieskrien pie viņas, var redzēt, ka viņa nevar pēlpot. Es mēģinu viņai pasist pa muguru, lai ja nu ir aizrījusies, tad lai varbūt iziet visā, lai izklapotos. Beigās es tomēr uzzināju, ka tas īsti nepalīdzēja, visu padarīja vēl sliktāku. Un tad viņa klapo, kāds vīrietis mums palīdz, viņu aizved uz ātrās palīdzības to būdiņu. Atbrauc ātrā palīdzība, atbrauc drauga mamma, es ļoti raudu, viņa mani mierina. Vakarā es esmu mājās, viss ir nomierinājās, es vairs neraudu. Saņemu zvanu, zvana mana draudzene. Es pacelu. Kā tu jūties, vai tu viss kārtībā, kur tu esi, kas ir? Un viņa mierīgi man saka, mēs ar ģimeni esam lido, mēs svinam to, ka mani ved ar bāku gunību.
Paldies par uzmanību!